Divi kristīgi vārdi, kuri visbiežāk tiek lietoti nepareizi, nebibliski, un tie ir draudze un dievkalpojums. Ļauj, es tev pastāstīšu. Pirmais ir draudze. Varbūt, ka arī to es pamanīju mūsu pilsētā un daudz viet citur Latvijā un visā pasaulē ir ēkas, uz kurām ir rakstīts tāda un tāda draudze, tāda un tāda baznīca, tāds un tāds dievnams. Bet, kad tu ieiet tajās iekšā, tad visbiežāk tur draudzes nav. Tā ir tikai celtne, tā ir tikai ēka. Un arī apustuļi to sludināja un Jēzus par to runāja, ka vecajā derībā, Dievs savu klātbūtni asociēja un vai saistīja ar templi, ar kādu vietu, kas bija nošķirts no apkārtējās pasaules, kur cilvēkiem vajadzēja doties, lai pielūgtu un lai viņu lūgšanas tiktu uzklausīts. Bet jaunajā derībā Dievs tos, kas tic uz viņu, caur Jēzu Kristu, mūs dara par viņa bērniem, un mēs kļūstam par šo templi vai mājokli, kuros Dievs mājo. Un tātad ēkas nav vietas, kurās ir Dievs, tas nav dievnams. Mēs esam dievnams, mēs esam šīs garīgās celtnes, kurās Dievs mājo. Un kas tad ir draudze? Draudze ir eklēzija. Draudze ir sapulce, kad sanāk kopā tie, kas tic uz viņu, tie, kuros mājo Dievs, kad mēs sapulcējamies, tad tā ir draudze. Draudze ir sapulce. Un tas var notikt ēkās, un paldies Dievam, ka mums tādas ir, īpaši ziemā, tas var notikt uz pļavas, tas var notikt arī pludmalē vai kādā dzīvoklī. Un otrais vārds ir dievkalpojums. Mēs dodamies uz dievkalpojumu, un mums rodas tā sajūta, ka dievkalpojums ir kaut kas, ko mēs darām reizi nedēļā. 1 stundu vai 2 stundas vai kādiem drusku ilgāk. Bet ja mēs paskatāmies Romiešu vēstules 12. nodaļas pašā sākumā, tad mēs atklājam, ka dievkalpojums vai Dieva kalpošana ir mūsu dzīvesveids, tā ir mūsu nodošanās, ka mēs nododam savas dzīves sevi paši par dzīves Dievam patīkamu upuri, tā ir mūsu garīgā Dieva kalpošana. Tātad dievkalpojums nav notikums reiz nedēļā, bet tas ir mūsu dzīvesveids, patiesa kristiešu nodošanās dzīvesveids. Un draudze, tā ir svētos sapulce, nevis ēka. Ja tu tam netici, palasi Bībeli vai pajautā savam mācītājam.